Dieva svētība, cienījamie radioklausītāji, cik brīnišķīgi, ka ir žēlastības diena, cik brīnišķīgi, ka mums ir Dieva vārds, cik brīnišķīgi, ka mēs varam kopā nākt šeit, Latvijas Kristīgajā radio. Un šajā reizē gribu sacīt īpaši paldies visiem, kuri klausāties, kuri aizlūdzat, kuri ziedojat. Paldies jums, un es zinu to, ka šīs tikšanās reizes mums visiem kopā pie Dieva vārda ir par svētību. Gan šeit mums studijā, gan arī jums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī šajā laikā. Sveicinu studijā Latvijas Vasarsvētku draugu apvienības bīskapu Jāni Uzolinkeviču. Sveicināti. Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu Andri Kravali. Labdien. 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu Viesturu Reķi. Sveicināti. Rīgas Mežu parka un Baldonas evaņģelisko luterisko draugu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti. Un Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapa vietnieku Rīgas Mateja draudzes mācītāju Pēteru Eisānu. Labdien. Vēlos lasīt, un līdz ar to mēs turpinam mūsu lasījumu. Otrā apustuļa Pāvila vēstule korintiešiem, 11. nodaļa, sākot no 1. panta. Kaut jūs mani mazliet panestu manā neprātā, bet jūs jau mani panesat, jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram, Kristumu, kā šķīstu jaunavu. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Bet, ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat. Es domāju, ka es nekādā ziņā neesmu mazāks par dižapustuļiem, lai arī esmu nepraša runā, tomēr neatziņā. To esam jums visiem visās lietās pierādījuši. Ļoti interesanti, ka pagājušajais raidījums mums tā ļoti karsti noslēdzās, un pagājušā raidījuma kontekstā arī esmu saņēmis vairākas gan vēstules, gan telefonu zvanus, ticies ar cilvēkiem un runājis par to pagājušo raidījumu 22. novembrī. Vēlos citēt un lasīt vēstuli, ko esam saņēmuši un kas ir adresēta tieši cienījamiem laika zīmju dalībniekiem. Lasu rakstu vietas no Pāvila 1. vēstules korintiešiem, 1. nodaļas 12. un 13. panta. Viens saka, es turos pie Pāvila, otrs, es pie Apolla, trešais, es pie Kēfas, bet ceturtais, es pie Kristus. Domstarpības kristiešu vidū bija aktuāla problēma jau Korintas draudzē, bet vēl aktuālāk tā ir kļuvusi mūsdienās. Reizē būtiskas uzskatu atšķirības izskan arī jūsu raidījumā. Par atšķirībām Pāvila, Apolla un Kēfas uzskatos diskusija gan vairs nenotiek, bet būsiet spiesti atzīt, ka viens raidījuma dalībnieks vairāk mēdz uzsvērt Mārtiņa Lutera nopelnus, otrs atgādina, ko par kādu jautājumu ir teicis pāvests, trešais citē kādu savas konfesijas autoritāti, bet cits diplomātiski klusē. Kas gan tur slikts? Bībelē teikts, ka atšķirībām jūsu starpā jābūt. Turklāt visi, kā viens, ir pārliecināti, ka mūsu glābējs ir tikai un vienīgi Kristus. Tik tālu būtu viss kārtībā. Retie strīdi ķildās nepārvēršas.
Talbergs gan reizēm kādu uzskatu nosauc par tīro sviestu vai pats par murgu, bet raidījuma dalībnieki to lēnprātībā panes un ļaunu prātu netur. Paldies jums liels! Izcils raidījums. Pateicība Dievam par to. Bet kāpēc tad raidījuma vadītājs tik bieži sarūktināts atgriežas pie sāpīgā jautājuma par dažādu konfesiju kristiešu nespēju kopā baudīt svēto vakarēdienu? Tā ir nopietna problēma, ar kuru esmu saskāries arī es. Proti, 2 konfesiju dievkalpojumos pie vakarēdienu baudīšanas pielaists netiku. Bet 3. man laipni lika saprast, ka mana klātbūtne tur nav vēlama. Iemesls visur bija viens – nepiedaru pareizajai pēdiņās konfesijai. Nevienu no mācītājiem neapsūdzu, jo neesmu pārliecināts, vai viņu vietā nebūtu spiests rīkoties tāpat. Kāpēc tā? Vai tad Kristus ir dalīts? Atbilde netieši izskanēja 22. novembra raidījumā. Vaina ir tā, ka dažādu konfesiju mācītāji turas vai ir spiesti turēties nevis pie Kristus vien, bet kā trāpīgi atzīmēja pie Kristus plus. Šis plus parasti ir denominācijas doktrīna, Bībeles autoritātei pielīdzināti raksti vai konfesijas hierarhijā augstāk stāvoša garīdznieka viedoklis. Gribi vai negribi, bet mācītājiem šis apstākļus ir jārespektē. Pat tad, ja tas īsti nesaskan ar Bībeli vai paša pārliecību. Pretējā gadījumā būs jāmeklē cits darbs vai jādibina jauna neatkarīga draudze. Slikti. Kaut kas ar mums, kristiešiem, nav kārtībā. Ko es iesaku darīt, lai likvidētu nepārkāpjamos aizspriedumu kalnus? Pateikšu atklāti, ka neko. Daudz gudrāki ļaudis no to ir mēģinājuši darīt, bet tālāk par ārēji glancētu ekumenismu nav tikuši. Tomēr ir arī labā ziņa. Grūti pārvaramās uzskatu atšķirības drīz atrisināsies pašas no sevis. To izdarīs Kristus, ja atnāks pēc savas draudzes vēl pirms lielo bēdu iesākuma. Otrs scenārijs var būt daudz sāpīgāks, toties arī tas izbeigs starpkonfesionālos strīdiņus, tostarp arī svētā vakarēdienu jautājumā. Proti, ja zināms laiks Kristus draudzei būs jāpavada zem antikrista jūga, tad patiesam kristietim viss vienalga, pentekostam vai vecticībniekam, katolim vai luterānim, pravoslāvam vai adventistam un tā tālāk un joprojām būs pilnīgi vienalga, kādas konfesijas mācītājs un saskaņā ar kādu tradīciju lauzīs maizi, lies biķerī vīnu un kādai draudzei savulaik ir piederējuši pārējie mīlesta baudītāji. Protams, būtu daudz labāk, ja dažādu konfesiju garīdznieki šo vienkāršo patiesību saprastu un īstenotu jau tagad. Drosmi, Dieva svētību un apsardzību vēlot jūsu klausītājs Gunārs. Paldies, liels es saku, savā veidā man prieks arī par to, ka klausītāji redz to plašāk, ne tikai kādi mūsu savstarpējie mazie strīdiņi, bet kontekstā ar to, ko mēs šodien lasījām, savā veidā, vai tas neatsaucās tieši par to, ko apostols Pāvils saka, un viņš saka, es esmu iededzies dievišķā karstumā. Un ziniet, šodien, es domāju, nav viegli mums runāt tieši par šiem pantiem, citu evaņģēliju, citu garu,
citu sludināšanu, citu citu Kristu. Nav taču citus Kristus. Tā kā mēs pat lasījām vēstulē, mēs esam visi pārliecināti viens Kristus, bet tad iznāk no malas izskatās, jeb patiesībā vai tiešām ir dažādi Kristi. Ko jūs sakat par to? Es teikšu noteikti un konkrēti, ka praktiski lielam vairumam cilvēku, kurus sauc par kristiešiem, katram ir savs Kristus. Tā sajūta ir tāda bieži vien, kad tas ir līdzīgs, kā akliem liek aptaustīt ziloni un pateikt, kāds viņš ir. Viens tausta kājas, otrs asti un trešais degunu un saka, zilonis tā ir viena lokana šļūtene. Otrs saka, tas ir liels staps un trešais saka, tā ir tāda kustīga slota. Tas ir, ko katrs ir sajūtis. Un tad, kad sāc runāt ar cilvēkiem par Kristu, tur nav konfesiju jautājums. Jautājums ir, kā katrs cilvēks ir uztvēris Kristu. Vienā viņš visu laiku tikai žēlo, otra viņš ir tikai bargs soģis, un trešām persona, kura var solīt un neizpildīt. Un ceturtām persona, kura visu gādā. Kura visu gādā. Kas ir? Ceturtām tā ir persona zelta zivtiņa. Jā, zelta zivtiņa. Tāpēc ir ļoti svarīgi cilvēkiem lasīt Bībeli un saprast, kas tad īsti ir Kristus. Es domāju, ka tāpēc, ja mēs tajā sēžam, lai censtos parādīt, kas tad ir īsti Kristus. Bet, labi, no vienas puses varētu teikt tā, katrs, lai paliek pie tā savu Kristus. Slavu Dievam, un viņš saņem to savu svētību. Zini, kā ir sacīts, ko tu apliecini, tas arī tev ir. Tu apliecini, cits saka, tu apliecini nabadzību, tas tev ir tā nabadzība. Tu apliecini bagātību, viņš ir bagāts. Viens apliecina veselību, viņš ir visu laiku vesels. Atstāsim tad mierā. Ja, es klausos, cilvēks saka, es grēkoju, es dzīvoju grēkā. Es apzinos, es esmu grēkā. Bet Kristus ir žēlīgs, viņš jau man piedos. Tur ir mazliet tāpat, kā mēs... man jau tomēr šķiet, es nezinu, es negribu iebilst, bet man šķiet, ka daži no pieminētajiem teikumiem ir tāda, nevis dzīvošana, bet spriešana par dzīvošanu. Es esmu piedzimis pasaulē, kurā nav nekonfesionāla baznīca, vienkārši viņa nav, tāpēc fantazēt un kaut ko runāt par to, kas būtu, ir sava laika iztērēšana tā vietā, lai lietotu tos pestīšanas ieročus, kas ir aizsniedzami šodien, un viņi ir caur konfesijām. Un ja mēs apskatāmies pagātnē, kā ir Bībelē rakstīts, kāpēc sajauca valodas, kāpēc... Pestīšanas ieroči caur konfesijām? Bet tikai, mežā jau pestīšana tu nevari dabūt. Kristus arī mežā ir bez konfesijas. Nē, neviens mežā nav glabājis Bībeli. Visi vārdi, ko mēs lasām, ir kristiešu glabāti. Nevar sēdēt, skatīties uz priedi, nedzirdot apustuļus un praviešus un teikt, es Kristu saņēmu. Tas nav iespējams. Ja Dieva dēls ir atnācis un runājis, tad izlikties, ka mums ir jādzird. Nē. Tā ir vienkārši lepnība pret Dieva dēlu. Viņš ir runājis, un to runāto saglabājusi ir baznīca, tās draudzes. Lai es pareizi saprastu, brāl. Jā. Es tāpēc tiešām pareizi saprotu. Lai pareizi es saprastu un arī klausītājs saprastu. Tad tu gribi sacīt, ja pēkšņi aiztaisīs visas ciet durvis luterāņu baznīcai, un luterāņu baznīca, pieņemsim, nevarēs pastāvēt, tad pestīšana ir zudusi? Nē, tad būs cita baznīca, kura pastāvēs. Bet tā būs konfesionāla. Proti, spriest par nekonfesionālu kristietību ir dzīvot ilūzijās, kuru vairs nav. Tas ir tāpat kā spriest, ka visi cilvēki runāja vienā valodā. Kādā konfesijā Pāvils bija? Ļauj man pabeigt. Visi runāja vienā valodā, visi viens otru saprata. Mūsu grēku un lepnības dēļ tika sašķeltas valodas. Ja grēku un lepnības dēļ tika radīts konfesijas, tas gan taisnība. Jā, bet to ignorēt kā faktu un teikt, būtu labi, ja nebūtu, ir mazliet tā kā dibināt jaunu konfesiju, un tā tas Amerikā daudz kur notiek, mums nepatīk konfesijas, tāpēc mēs uzceļam vēl vienu jaunu konfesiju. Bet, brāli, šai ziņā, ko tu praktizē? Šo vēstuli.
Šeit cilvēks absolūti nerunā par to, ka konfesijas būtu slikti. Te viņš raksta par problēmu, kas ir parādījusies šajā lepnībā, kas saucās konfesija. Es atturos pat teikt labi vai slikti, jo tā ir realitāte, kuru mums ir mīlestībā jāsaņem. Un to mēs šajā pat raidījumā mācāmies. Un mīlestībā jāliek lietā, lai mana bagātība, nevis, kad es Luteru citēju, es no jums gribu norobežoties, bet es pavēru vaļā, varbūt kādam noder. Tāpat kā mēs padalāmies savās bagātībās. Jo es vēlreiz saku, es ļoti gribētu tā, ka mēs varētu, bet tā realitāte, kurā es piedzimu, bija konfesionāla realitāte. Man nav Kristus nekonfesionāls, viņu neviens nepazīst, jo neviens nekur, viens mežā nav to bībeli sargājis. To bībeli sargāja tā pati peltā katoļu un pareizticīgā un vēl kāda baznīca cauri viduslaukiem, cauri visu. Ar asinīm maksāja, lai šis vārds līdz mums nonāktu. To neturēja kaut kādi tādi poētiskas jūsmas pārņemti cilvēki. Un tāpēc es tā cienu tos cilvēkus, kas ir baznīcā, lai arī pats bībeli lasot, dažkārt reizēm tiešām ir sajūta, ka daži kristieši kaut kādu citu bībeli būs lasījuši, ja, jo es kaut ko citu tur izlasu. Bet nu, tā kā Pāvils saka, baznīca ir Kristus līgava, kā šķīsta jaunava, nu tad es to līgavu nekomentēju, nekritizēju, kalpoju un kā mācēdams. Lūdzu, sakiet droši. Ja es domāju, ko Rolands gribēja sacīt, nu, kad Pāvils ļoti labi skaidri saka, ir viena baznīca, viens Kristus, viens vārds, viena pestīšana. Un mums ir vienmēr Kristus kā augstākā mēraukla, un viņš mums ir lielāka autoritāte, un es domāju, ka šeit visi klātsošie, pēc tā tiecas, to saprot. Man īstenībā ļoti patīk šī vēstule, es labprāt ar Gunāru parunātu. Tikai vienīgi viena lieta, kas man mazliet aizskāra, ja jūs domājat, ka es izvēlējos savu konfesiju, tāpēc, ka par mani kāds nosaka, kad mēs to nedaram ar sirdi un pēc savas pārliecības, tad tiešām tā nav. Tas arī nav mans darbs. Un par garīdznieku es jūtu, ka tas ir Dieva aicinājums, kas man ir uzticēts, un es ļoti pateicīgs Dievam. Tas nav tāds jautājums. Bet varbūt, ko es redzu pozitīvi šajā vēstulē, ka ir konstruktīvas lietas un ka cilvēkam sašķeltības sāp. Un ka mēs šeit jau vairāk gadu garumā pierādam, ka ir iespējams būt kopā, runāties, saprasties. Un arī vairāk mūsu kalpošanā mēs gribam dot liecību, kad mēs izvedam cilvēkus. Mēs to darām nešķirojot. Tur blakus guļ luterāns, katolis, pareizcīgais, kad mēs kristam bērnus, bieži vien asamblējā ir cilvēki no dažādām pārliecībām. Mēs respektējam šo izpratni, jo pirmkārt subjektīvi, lasot evaņģēliju, mēs redzam, ka Kristus dzīves laikā cilvēki bija dažādi pozicionēti ar dažādu kultūru. Viņš arī satika samāriešus, kas jūdiem nebija pieņemami. Viņš arī satika Nikodēmu, kurš veica savu ticības ceļu un kļuva par mācekli. Daudzi farizēji atgriezās un kļuva par kristiešiem. Tad es domāju, ka Dievam ir savs laiks, savs plāns. Arī katra konfesija ienes kaut ko savu un palīdz cilvēkiem nonākt līdz pestīšanas atziņai. Un tur ir pozitīvs, tajā var arī būt kāds apslēpts, noslēpmains Dieva plāns, ko mēs pilnībā neredzam, bet tāpat laikā es piekrītu Gunaram, ka mums ir jāmeklē vienotība, bet šī vienotība var būt dažādībā. Mums ir jācenšas uz vienprātību, izprotot, pārdomājot, kopīgi lūdzot. Ja, piemēram, es atceros, ka es runāju par sevi, es vakar biju Kristīgā akadēmijā, es runāju ar cilvēkiem, kur bija 3 konfesijas, un tie apgūst ticības patiesības, tie iepazīst tieši caur sociālo mācību, caur karitatīvo darbu. Es domāju, tas, kas mūs vieno, ir daudz vairāk, un mums ir jābūt nomodā par to, lai mēs nesceltu šķelšanos, un caur to mēs parādam mīlestības trūkumu, un mēs par nožēlu nekļūstam vairs kunga sekotāju mācekļi, jo mūsos vairs nav mīlestības. Ja mūs sašķel doktrināni, jautājumi, un bieži vien mēs šeit arī nepaspējam iedziļināt pietiekoši dziļi cilvēku tradīcijā, izpratnē, baznīcas vēsturē, arī vienkārši vārdos,
kas tiek lietoti, tad mēs nodaram viens otram pāri. Un caur mums, es domāju, arī tā baznīca, Kristus tauta cieš. Un Pāvila konfesiju mēs šodien runāsim. 11.4. Ļoti precīzi konfesija. Viņš ļoti norobežojas. Viņš saka, tie, kas sludina citu evaņģēlī, nav manēja. Nav robežas atvērts. Visi, kas grib, uzreiz aiziet. Ja? Ir kaut kādas konfesionālas robežas. Pats Pāvils ļoti stipri viņas definē. Lūdzu. Es gribētu bišķīt pie Jāņa minētā piemēra atgriezties, un tā viena no lietām, kas ir ar to ziloni aptaustot, ievērojiet to, tas ir no tās perspektīvas, ka ir kāds, kas visu redz. Ja, un līdz ar to arī mēs nedzīvojam tumsā, un Kristus ir viens. Patiešām. Tas, ka varbūt kaut kādā veidā objektīva vai subjektīva iemesla dēļ tā mūsu izpratne ir mazliet atšķirīga. Tas ir daļa no mūsu grēcīgās dabas un nepilnīgās izpratnes vispār par lietu kārtību, par kā tādu. Taču tas, ko es gribētu teikt, ka, manuprāt, un arī tā vēstule to iezīmēja, ka tāda reāla vienotība parādās tur, kur ir kaut kāda ārēja apstākļa, kā vajāšanas. Tie, kas bija izsūtītie, vakarēdienu baudīja tur vai no alumīnija bļodiņā vai ko un ielēja tur, ko varēja. Un maizīt kāds bija aiztaupījis un neprasīja, vai to katolis, luterāns vai baptists bija aiztaupījis. Viņi bija vienoti. Tādēļ no vienas puses, es domāju, mums ir jārēķinās ar to, ka tā vienotība arī var izpausties daudz ciešāk, ne tādēļ, ka tā ir mūsu izvēle, bet tādēļ, ka tā tiek mums uzspiest no ārpuses. Un mēs dzīvojam šobrīd burvīgā brīvībā. Un cik ilgi tā būs, mēs to nezinām. Lai paskatāmies uz procesiem, kas notiek arī, pieņemsim, ar islāma zemēs, kur bieži vien arī kristieši cieši, un es redzu arī, pieņemsim, Zviedrijā, pie kolēģiem tur arī tur notiek kaut kāda tāda, teiksim, tuvināšanās vai ko, varbūt arī apzinoties to, ka draudz ir minoritāte. Tad, ciešanas arī nešķiro konfesijas, vai ne? Ciešanas. Un vēl viena lieta, kas arī palīdz būt vienotībā, ir misijas apziņa, ka mēs saprotam to lielo uzdevumu, ko Kristus ir atstājis, to mandātu lielumu, un mūsu pašu nespēja to izdarīt. Tiem, kas mēs esam ar saviem resursiem, un ne tikai bez svētā gara, ka to mēs nevarētu, bet mēs arī nevaram viena draudz un viena konfesija to paveikt. Tādēļ es domāju, ka tā ir realitāte, ko ir jāsadzīvo, un tur ir savs sāpes, un es neaizņemšu ēteru laiku arī savus personīgos piedzīvumus pastāstot, kur gribās ņemt dalību, bet tur ir kaut kādas situācijas bijušas, ka nevar. Jā, bet tāpat laikā jūtot dvēselē patiesām īstu vienotību Kristū. Jā, te jau daudz nav vairs ko piebilst, vienkārši skatoties uz to, objektīvā realitāte ir tā, ka svētie raksti saka, un mēs esam tam liecinieki, Dievu neviens nav redzējis, mēs īsti pat neapjaušam, kas ir Dievs. Ja? Tas mums ir simbolu jēdziens, ka mēs zinām, ka ir kaut kāds, bet noteikts spēks, vara, tas ir, kas ir izteikts Jānis, izsaka vēstulē, Dievs ir mīlestība. Tas ir kaut kas mums netverams. Kristus, mācekļi 3 gadus vairāk staigāja blakus līdzīgi, vai viņi bija pilnīgi visā vienprātīgi, vai visi darīja vienādi? Nē. Viņi katrs arī tvēra un to, kas viņus katru cilvēku subjektīvi uzrunā. Dievu gars, cik tālu mēs ļaujam, ieejam un iet. Baznīca, jeb cilvēki, apustuļi un tālāk tie, kas bija vecai, lai cilvēki tiešām pēc labākās sirdsapziņas, un kur es tā saprotu, varētu kalpot Dievam un mēģināt. Kristus saka, ejiet, dariet par mācekļiem un māciet, ko es jums esmu mācījis. Doktrīnas ir cilvēku izveidotas. Cilvēks sēdē, domāja, un izveidoja, kā labāk izprast to Dievu. Un līdz ar to šeit nevarētu būt arī nekad tā vienprātība, jo es gribētu teikt, ka katrā konfesijā ir cilvēki, kas mēģina rādīt to, ka tas ir tas labākais, ko mēs mēģinām par Dievu ienest. Tāpat laikā mani uzrunā tas, ko Jēzus lūdza pirms viņš tika piesists krustā, lai viņi ir viens manī, kā mēs esam viens Tēvs. Un šeit es redzu to vienotības, jo Jēzus sacīja, es ceļu savu baznīcu Ēlas vārtiem, to nebūs
uzvarēt. Un es nedomāju, ka viņš domāja par ārēju vienkārši konfesiju vien. Varbūt es kļūdos, vai ne? Bet mēs esam ielikti pasaulē. Mēs netiekam ņemt ārā, mēs esam dažādi, dzīvojam. Līdz ar to kaut kāda abstrakta lieta arī nebūtu panākama, jo tanī pat laikā raksts saka, ka mēs varam būt dažādi tanīs mazajās lietās, un Pāvils to arī šeit ir sastresojis, jeb uzlīdz uzmanību, ir viens evaņģēlijs, pestīšana ir Kristu. Ja kāds sāk stāstīt, ka tas Kristus ir citāds, ka tur nu būs tas spēks, Mesija arī daži, kāpēc nepieņem Kristu, redzēja to, viens sacīja, nē, tur ir tikai mūžīgas ciešanas, vai ne? Ja tu vaidēs un sēri lentis vien karinās sev apkārt, tā tu esi pareizi. Vēl kaut kāds. Līdz ar to, tas ir arī mans uzskats, vai ne, ka jā, daudz ko varbūt pat vienā konfesijā mēs neatrodam, ka viss ir vienādi domājoši vai uniformēši. Katram ir savs tas piedzīvojums. Vienkārši tas ir tas veids, kas kādu cilvēku grupu ir uzrunājis un kā viņi jūt, kā viņi varētu vislabāk pasludināt. Kas, tā vienotība arī brāļi runā, jā, tās sakraments un viss, kas dažādos grūtos apstākļos it kā izlīdzina, jā, tā jau arī ir ārējā forma, ja tur nebūtu iekšējā vienotība, tad pat tanīs apstākļos viņi nestrādāt. Jā, tā ir tā iekšējā, manuprāt. Tas redzējums, spriest par to, kā būs un viss, jā, mēs šādi tad spriežam, cik grūti vai kā vai ko nebūs, bet es domāju, un Pāvils arī šeit iezīmē korintiešiem, pat druski ironiski runādams, jā, te arī ir tie strīdi, kurš nu pareizāk vai kas, ir tas, manuprāt, ka mums ir jāizmanto šodiena. Un es nedomāju, ka mums ir jāstaigā un tagad kurš ir pareizāks, nepareizāks, bet ko tad es varu nodot? Ja es esmu liecinieks, tad to, ko es esmu redzējis, piedzīvojis, es stāstu tālāk. Un svētie raksti, mani nomierina tas, ka Kristus sacīja, es sūtīšu citu pārstāvu iepriecinātāju, kurš uzrādīs grēku labos veidos un kurš vedīs un spiedīs kopā. Es varu būt tikai liecinieks. Bet tas senais austrumu stāsts, ko Jānis sākumā citēja par 4 neredzīgie aptausta ziloni, viņš jau paliek atvērts, viņam jau nav zināms, ko darīt. Jo, ja mēs visi apvainosimies zem viena, tad zilonis pārvērtīsies tikai snuķis, jo mēs esam neredzīgi. Ja kāds man tagad grib tā sacīt, jā, bet visi 4 varēja apvienot kopā. Protams, varēja, bet viņi neredzīgi, viņi redz tikai mazu sektoru, līdzīgi kā mēs visi. Tāpēc es nezinu atbildi, ja? Būs nepareizi, ja mēs kaut ko atmetīsim, būs nepareizi, ja mēs sašķelsimies, es nezinu atbildi, jo mēs esam nepilnīgi. Es tev saprotu, nepilnīgs. Un pilnīgs ir tas, ko mēs runājam. Bet pilnīgs ir Kristus. Jā. Un redzi, ja mēs nepilnīgie skatāmies tikai uz kāju un skatāmies tikai uz snuķi un mēģinām šo 4. pantu paņemt kā attaisnojumu mūsu konfesiju radīšanai, tad mēs esam auzās. Un mēs jau esam auzās. Bet vai tev ir ideja, vai tu spēji, kā lai neredzīgais aptver ziloni? Atbildi. Es tev tūlīt došu atbildi, tikai tāpēc, kad jau ko pieminēja Viesturs. Mums ir Kristus gars. Un brāļi, es esmu pārliecināts, mēs šeit visi kopā esam jau 11 gadus, ja tūlīt būs 12, ja bez nezinu, 10, vienalga cik. Tas ir vispār, to Gines grāmatā vajadzētu ierakstīt. Slava Dievam, tikai tāpēc, brāļi, ka visos ir viens gars. Un tie plusiņi, tie, ko mēs liekam klāt, to, ko mēs esam piekrītu, brāļi, kā mēs esam uzauguši, kādā situācijā, kā mēs esam mācīti, tas viss vēsturiskais viss nāk klāt. Bet apustulis Pāvils par to es šeit redzu. Viņš ir satraukts par to, kas nāk klāt. Tas ir tas, jo viņš pat to pagriež vēl dramatiskāk. Es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību, respektīvi Sātans, piekrāpa ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no kā? No vienkāršības un skaidrības, kas ir, es te gribētu vēl papildināt Pāvilu, vienīgi un tikai Jēzu Kristu. Viss. Tas ir tas satraukums. Jo, brāļi, brīnišķīgi, cik labi, ka mēs varam runāt droši un viens uz otru mēs tiešām nedusmojam, jo katram ir savu pārliecību. Jo Viesturs tāpatās saka, bet ja kāds nāk un sludina citu Jēzu kā adventisti,
tad mīļē. Un to pašu dara arī citas baznīcas, jeb konfesijas. Tas ir tā ļoti spēcīgi teikt, ka Kristus nav gribējis konfesionālu baznīcu. Protams, viņš gribējis vienu, bet ir dažādas tradīcijas, vēsturiski. Un tas arī ļoti ir iespējams, ka Dievs ir šo situāciju pieļāvis mūsu vājuma dēļ. Bet varbūt nevajadzētu uzreiz domāt tā, ka Dievs visus nevēlas mūs vienādi tēstus un vienādus. Piemēram, katoliskajā baznīcā ir daudzi, teiksim, baznīcas, kas kalpo Dievam, respektējot savu ritu, piemēram, armēņu katoļu, grieķu katoļu un tā tālāk. Viņi visi ir vienotībā, viņi visi ir vienā mācībā, viņiem ir draudzīgas attiecības, bet viņi ir saglabājuši šo savu identitāti, uzskatot, ka viņiem ir ļoti senas, dziļas saknes, ka viņi ir 2., 3., 4. gadsimta evanģelizēti. Viņu identitāte ir tas, ka šis kristīgais mantojums ir nācis pie viņiem ļoti agri kristietības sākumos, kristietības rītausmē. Viņus nav skārusi, piemēram, rietumu intelektuālisms un tā tālāk šeit šie pārbaudījumi, kas ir bijuši. Un viņi to saglabā, viņi respektē, bet viņi ir kopībā, viņi ir sadraudzībā. Bet man atbildes, un es gribu šeit pievienoties tev, ka, manuprāt, ticība ir jāpārveido mūsu dzīve. Kristum ir jāpalīdz mums sagatavoties mūžībai. Un šis 2. pants, es domāju, ka tā lielākā problēma, ka mēs nedegam šī dievišķajā dedzībā un mēs neesam pietiekoši pārveidoti Kristu. Jo svētie, tie, kas ir tiešām, kā Pāvils saka, es nesu sevī Kristus un Kristus ir manī, viņš sapratās. Es domāju, ka viņš ar savu pārliecību ar cilvēkus aizrāva. Un cilvēki gāja viņam līdzi. Mūsos vienkārši nav pietiekoši daudz Kristus gara, un mēs arī nedzīvojam tā, kā viņš saka, es gribu jūs vest priekšā kā šķīstu jaunavu. Un šeit patiešām ir kaut kas ļoti nozīmīgs, ko viņš pasaka, tad mums pietūks svētumam. Jo vairāk mēs dzīvojam svēti, un spilgts piemērs, es domāju par Gandiju, piemēram. Ja? Gandijam blakus bija kristieši. Viņš sacīja par kristietības lielo spēku. Viņš pat to novērtē un saka, jūs paši neziniet, kas jums ir dots. Ja? Un tāpat laikā viņš savā izpratnē, savā pārliecībā izvēlējās citu ceļu. Kristieši viņam palīdzēja. Un es domāju, ka cilvēki, kas ir ar Dieva gara vadību, tad spēja gan aizraut, gan uzrunāt, gan arī dot liecību, un viņi arī saprotās. Es domāju šeit par brāli Rožē, piemēram, Tezē dibinātāju. Ja? Pie viņa plūst, neskatoties uz konfesijām, neskatoties uz pārliecībām, jo cilvēki tur jūt patiesu Dieva godināšanu, slavēšanu, un ir kādas lietas, ko viņš vēl nevar atrisināt. Viņš arī pazemīgi atkāpjās no tā un saka, ziniet, varbūt, ne, kā tu, Pēters, sacīja, varbūt ne tajā laikā, bet Dieva gars to dos kā lielu dāvanu. Un es domāju, vēl mēs esam, kā tu tāli sacīja, mēs nesam sekas šķelšanas, mēs neesam rīkojuši bērtuļu nakti, mēs, es domāju, arī savā kalpošanā daram maksimāli visu, lai tuvinātos, lai arī draudzēm palīdzētu būt vairāk vienotiem, un arī savā darbībā mēs vienkārši nesam tās sašķeltības iedīgļus, un ar to mēs mēģinām tikt galā, arī šeit lūdzot, runājot. Jā, lūdzu, jā. Es domāju, ka konfesijām ir savas tradīcijas, jo vecā konfesija, jo ilgāk viņi bijusi, jo ir vairāk savu tradīciju. Un, manuprāt, mūsu skatījumi ir tā, ka tradīcijas ir labas lietas, bet bieži vien ir tā, ka konfesijas rodās no tā, ko cilvēki piedzīvo, jeb pārdzīvo savā dzīvē. Un rodot pamatojumu šim pārdzīvojumam Bībelē. Un arī tas ir veids, kā rodās šīs konfesijas, kā rodās cilvēki, kuri uzskats mazliet ir savādāks. Jo lieta ir tā, ka pamatā konfesijas, kad es tā vēroju šeit jau sēžu, cik 11. gadu, ja 11,5 stundas neskaitīsim, tad, ko es redzu, mums visiem ir viena vēlme, to, ko šeit Pāvils saka. Pāvils saka ļoti vienkārši. Es esmu iededzis par jums ar dievišku karstumu, jo ja es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievērstu vienam vīram Kristumu. Un tad, kad es klausos, tad te nav neviens cilvēks, kurš negribētu draudzi, jeb cilvēkus pievērst Kristumu. Mēs katrs cenšamies iet to ceļu, kur mēs atzīstam par labāku. Bet es domāju, un es esmu pārliecināts par to, kad ir viens ceļš, ko sauc par bībelisko ceļu.
Un es te klausījos, un es esmu daudz dzirdējis par to, ka mums jāpiedzimst no augšienes. Es to esmu dzirdējis šeit no visiem klātsēdošiem. Mēs esam runājuši par svētu dzīvi, cits uzsver vairāk, cits mazāk. Un līdz ar to tas ir tas, kas mūs vieno šeit. Jo, ja mēs pamatā liekam Kristu, ja mēs pamatā liekam divas lietas par Kristu, Kristus ir žēlastība, Kristus ir samaksājis par visiem mūsu grēkiem, un tālāk mēs runājam par svētu dzīvi, par dzīvi, kurā cilvēkam jādzīvo, lai viņš aizsniegtu debesu godību. Tās ir pamata lietas, kas mūs vieno. Un ir lietas dabīgi, katrai konfesijai ir savu piedzīvojumu, savu tradīciju, ir savu vēlmi atrast kādu lietu Bībelē, ko viņš uzsver vairāk vai mazāk. Bet pamatā mūs vieno viens Kristus glābjošais, Kristus, kurš glāb grēciniekus. Es tā to lietu redzu. Jā, bet redzi, to visu vienkāršo, paldies, brāl, bet to vienkāršo, ko tu saki, kas faktiski pats par sevi saprotams, labi, mēs sludinām Kristu, bet Pāvils saka, kas nāk un sludina ne jau kādu citu vārdu, bet kas nāk un sludina citu Jēzu, citu Kristu. Tātad uz to pašu platformu, žēlastība, grēku piedošana, svētdzīve, uz to pašu platformu. Tātad tiek veidots cits Jēzus. Bet, tā ir šodienas realitāte. Paņemam šodien Korānu, viņi runā par Kristu. Bet viņiem ir cits, pilnīgi cits Kristus. Un pilnīgi cits. Un tas ir ļoti nopietni. Tas ir cits Kristus. Ja Kristus ir žēlastība, tad viņš piedod mūsu grēkus, ja viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem, mēs to atzīstam. Ja mēs atzīstam to, ka Kristus mums ir dāvā svētā gara spēku, es to tikko Pēters teica, ja mēs atzīstam, ka bez svētā gara spēka mēs nespējam to teikt. Es vienmēr teikšu atklāti, es klausos, man ļoti patīk, ļoti uzmanīgi klausties. Es klausos katru vārdu, ko man kolēģi šeit runā. Un tāpēc es šodien to, ko es saku, to es saku. Es nekad netaisos un nedomāju, ka es no tās pārliecības, ko es esmu smēlies atziņu Bībelē, un tā ir mācībā, ko man mācījuši mani tēvi, baznīcas tēvi, varēsim teikt, kā grib, ka es no tā taisos atkāpties. Bet es saprotu vienu patiesību, ka mums visiem ir viena vēlme pievest draudzi kā līgavu sagatavotu Kristum. Lai tad labāk saprastu, varbūt pavisam īsi, lūdzu. Sakiet, ko tad 4. pantā apostols Pāvils brīdina? Kas tas par citu evaņģēliju, cits Kristus, cits gars, cits sludināšana? Kas tas ir? Mums ir grūti šeit pateikt, kas tie bija par cilvēkiem un ko viņi sludināja. Mēs varētu šodien teikt vienu, otru, trešo lietu, bet diemžēl šeit Pāvils nesniedz, ko viņi sludina. Ko viņi pielikuši klāt. Piemēram, kādā vietā mēs varam lasīt, ir ļoti konkrēti teikts, ka daži saka, ka nav mirušu augšām celšanās. Tas ir cits evaņģēlijs. Tātad mēs varam atrast, ja mēs uzmanīgi meklētu rakstos, mēs atrastu, teiksim, ir vēl tāda lieta, piemēram, viņi teicās Kristu, mīloši atzīst, bet viņi spēku noliedzoši. Viņi noliedz Dieva svētā gara spēku. Tātad runa ir par to, ka šie cilvēki paziņo, ka tāda spēka nav. Es tā varētu teikt, un vēl ir varbūt daudz citas lietas, kuras ir ļoti nopietnas, jo Pāvils saka, no tādiem atstājies. Es arī gribētu piekrist, droši vien, ka tā tas arī ir, jo mums acīm redzam, es domāju, Pāvils runā par situāciju Korintā. Viņš jau neraksta abstrakt, ka tur Romā vai Efezā vai vēl kaut kur kāds tur, viņš runā par konkrētiem cilvēkiem, kas Korintā ir devuši. Un iespējams tas jau, ko bīskaps Jānis sacīja, to jau var no iepriekšējām vēstulēm tā redzēt, kur ir akcenti likt un tā sašķeltība arī. Man vienmēr ir prātā arī tās pirmās, paldies, Roland, tu ieskicēji un iezīmēji tā diezgan plaši to Korintas, to tāda ainu uzbūri, kāda cilvēka kas, un tad arī mēs pirmajās runājam, un Pāvils kaut kur arī šeit
ievelkta, ka es jau neesmu nācis ar tādu oratoru vai kaut kur mākslu, kā tie pārlieku dižie apustuļi, kā viņš tālāk tur saka, kas nu ir kaut ko nesuši. Un te ir tas, ko Bīskaps sacīja, kas noliedz Kristus spēku, augšām celšanās, vēl kādas izpausmes, kas ieliek, ja jūs to darīsiet, ja jūs tā rīkosieties, vai to viss notiek, jums ir pestīšana. Es redzētu šeit tos, kā pagājušais mēs teicām, tos plusus ielikts, kad tas evaņģēlijs var kļūt savādāks, kad, ja mēs sakam, jā, pestīšana ir Kristū, bet tev ir jāizdara tas vai vēl kaut kas. Un tad tas vairs nav tas tīrais Kristus. Par baznīcā es redzu baznīcas uzdevums, paldies, Roland, tu atgādināji, jā, svētie raksti tiks saglabāti, cilvēki ar atdevu dzīvības par to, tas bija baznīcas kontekstā. Un šodien šeit varētu būt tas, ko arī Pāvils pie rakstiem turēties, saprast to Kristu. Es redzētu, to konfesiju uzdevums būtu iet pie tiem rakstiem, un jo vairāk droši vien iet, jo mazāk tās atšķirības paliek. Un palīdzēt, piedod, arī turēties disciplīnā, jo cilvēkam vienam palikt ticībā nav iespējams vai kaut kur viņš ieiet pavisam citur. Latvijā mums ir parādījušies jau vairākus gadus, ir brīvbaznīca, kur bezkonfesionāli vai kaut kāds tu esi tur nāc. Un vienalga, tur vajag arī, kad kāds rīts vai kas, nu kaut kādu paņem atkal formu un ienes to iekšā. Tā pilnīgi brīvi neviens jau nevar eksistēt. Un es domāju, arī šeit Pāvils tāpēc liek to uzsvar arī uz to kopību un palikt pie tā, ko viņš, un ko Pāvils sludināja. Vai tad viņš sludināja, Kristus ir kāds, kas jums tagad, sados kādā, kur viņš sacīja, mēs sludinām Kristu krustā sisto. Un kas ir ģeķība daudziem. Un ļoti iespējams, ka te ir saistīts ar to gudrības ģeķību. Tāpēc viņš piemin arī Ievas pievilšanu tur, kas ir ar zinām nodomu šeit ierakstīt. Tu varētu, Roland, lūdzu paskatīties grieķu valodā 4. pantā, pat pēdējā frāze. Tad jūs to labprāt ciešat, jeb to visu jūs labprāt ņemat pretī. Man liekas, ka tā paciešana ir drusku vairāk, jo tas stāsts ir apmēram tā. Pāvils saka, jums sludina citu Jēzu, tālāk jūs dabūnat citu garu, un tad viņš pasaka, jūs to labprāt nevis pieņemat, bet tieši tajā panešanas nozīmē, jo tas konteksts ir, ka pirmkārt, jūs korintieši panesat svešus sludinātājus, nevis to, kas jūs ar Kristu iepazīstināja. Jo Pāvils atsaucās to argumentu, ko es teicu. Mani ar Kristu iepazīstināja draudze, nevis kaut kāds cilvēks nedraudz. Tāpēc Pāvils saka, tas, kas jūs iepazīstināja Kristu, to jāņem vērā. Jūs panesat sludinātājus, un otrs tas zemteksts ir, un tie sludinātāji ir tādi, kuri grib likt jums kaut ko panest, kuri kraujās jums arī virsū. Un no visa konteksta secinājums tomēr ir, ka tie sludinātāji nav gluži milzīgi raips pūles, ka tie ir tādi judaizētāji, piesaucot kaut kādus ebreju tradīcijas, ebreju likumus un uzrādot, ja jūs šito neturat, jūs neesat īstie. Nu, protams, ka konfesija lepnība ir briesmīga lieta, par to vispār nav runa, tāpēc jau, ja runa par to, ka Dievs ir viens un mums pazemīgi jāpieņem, ka mēs redzam katrs mazu kaut kādu gabaliņu. No grieķu teksta vienkārši viens vārds, kas es nebiju to pamanījis. Čūska grieķiski ir vārds office. Cik neparasts vārds office. Turpināsim nākošajā nedēļā. Es domāju, tieši par šo pašu tēmu turpināsim runāt. Paldies, cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!